Čau, Klau, par latviešu valodu. Varbūt pamanīja, ka Lietuva tagad sekos Latvijas piemēram un noteiks, ka visiem pakalpojumu sfērā strādājošiem, arī ēdienu piegādes kurjeriem, būs jāzina valsts valoda. Latvijā tāds noteikums ir spēkā jau kopš 2022. gada, bet nu redzam, ka nekādus lielus būtiskus panākumus tas nav devis. Nacionāla apvienība piedāvā visus sodīt, visus, kas nezina latviešu valodu, sodīt, un šādi valodas reidi un valodas pārbaudas un sodi jau notiek, sodi tiek piemērot. Bet, mūsu mērķim vajadzētu būt, ka ik viens ārvalstnieks, kas Latvijā ilgstoši uzturs, dzīvo šeit, teiksim, ilgāk par 2 gadiem latviešu valodu prot. Un kā to panākt? Tas efektīvākais ir tas, ka ik vienam ir jābūt iespējai latviešu valodu apgūt. Tāpēc es ieteiktu, vajadzētu noteikt par pienākumu jau pirmajā uzturēšanās gadā pilnīgi visiem ārvalstniekiem iekļauties latviešu valodas apguvē. Otrais, mums valstī beidzot vajag vienotu latviešu valodas apguves sistēmu, kur gan vienoti reģistrēties kursiem, vienotu metodoloģiju, kā pasniegt latviešu valodu kā svešvalodu, kur pieteikties profesionāliem skolotājiem, kuri prot latviešu valodu kā svešvalodu iemācīt. Un tāda sistēma jau darbojās citviet Eiropā. Un trešais, protams, ir jārunā par to, kas par šiem visiem kursiem maksās. Tas noteikti nav jādara valstī. Par valodas apmācību var maksāt gan paši ārvalstnieki, gan darba devēji, gan arī augstskolas. Valsts var palīdzēt tiem, kuriem atbalsts ir patiesi nepieciešams. Valoda ir jāiemāca, un sodi to nekādā ziņā nerisina.